Nu, Baltkrievija piekāpās. Bet ja tu domā, ka tas ir beidzies, uzticies man, tā nav. Patiesībā, nē, neusticies man. Ļauj man izskaidrot. Protams, es runāju par Zelensku ultimātu Baltkrievijai, kas tika izteikts pagājušajā nedēļā. Pārtrauciet palīdzēt Krievijai ar tās dronu uzbrukumiem Ukrainai, citādi mēs fiziski neļausim jums palīdzēt. Ukrainas prezidents bija pietiekami laipns, lai dotu 7 dienas atbildes sniegšanai. Iespējams, pilnīgi apjucis par to, ka tas nebija 2 nedēļu termiņš. Lukašenko bija vēl laipnāks un atbildēja tikai 3 dienu laikā, lai gan mēs par šo situāciju uzzinājām tikai vakar. Sistēmas, kuras izmantoja Krievija, tagad ir izslēgtas, lai gan tās, vai tās tiešām ir izslēgtas vai tikai it kā izslēgtas, varētu paildzināt drāmu. Tāpēc šodien es vēlos pastāstīt vēl dažas detaļas par to, kas notika iepriekš. Izskaidrot taktiskās izmaiņas, ko Krievija ir veikusi pēdējās dienās, un apspriest, kāpēc. Šķietamais uzbrukumu samazinājums, ko Ukraina šajās dienās ir izjutusi, nebūs ilgtermiņa efekts no Baltkrievijas mirkšķināšanas. Tad es pāriešu pie tā, kā Krievijas pakļaušanās būs atkarīga no tā, ko Ukraina darīs tālāk, un kāpēc mēs vēl neesam ārpus briesmām attiecībā uz aktīvajām kara darbībām starp Ukrainu un Baltkrieviju. Bet ļaujiet man sākt ar lielajām pārmaiņām. Šāda bija tipiskā Krievijas stratēģija pirms dažām nedēļām. Krievija izmanto vismaz 5 standarta lidlaukus uz austrumiem no Baltkrievijas, no kuriem regulāri tiek palaisti šahed droni. Šie droni pēc tam turas tuvu Ukrainas un Baltkrievijas robežai, gan lai pasargātos no Ukrainas aizsardzības sistēmām, gan lai saņemtu navigācijas signālus. Pēc tam tie strauji pagriežas pa kreisi un dodas uz saviem galamērķiem. Ļaujiet man nosaukt dažus vispārīgus skaitļus, lai dotu jums priekšstatu par problēmas mērogu, ņemot vērā, ka mums nav publiski pieejamu datu par konkrēto problēmu. 2025. gadā Krievija palaida aptuveni 55,000 šahed tipa dronu uz Ukrainu, no kuriem apmēram 32,000 bija patiesi trieciena droni, nevis mānekļi. Ja nav pieejami gada kopējie dati tieši par Kīvu, varu pateikt, ka visintensīvākajā gada dienā uz pilsētu tika vērsti no 300 līdz 500 droniem. Bet ņemiet vērā, ka pašreizējā problēmā droni var uzbrukt no vairākiem virzieniem, un Krievija uzbrūk arī citām pilsētām, ne tikai Kīvai. Tāpēc ir ļoti grūti precīzi noteikt, ar cik droniem Baltkrievija palīdz, un vislabāk šo jautājumu aprakstīt vispārīgāk kā problēmu. Baltkrievijas pašu dati liecina, ka gada laikā notikuši 1400 gaisa telpas pārkāpumi un 520 droni avarējuši Baltkrievijas teritorijā. Tomēr es šos statistikas datus uzskatītu par zemāko robežu patiesajiem skaitļiem. Lielāki skaitļi liktu valdībai izskatīties vājai un nespējīgai kontrolēt savu gaisa telpu. Tāpēc pastāv stimuls nepilnīgi atspoguļot problēmas patieso apmēru. Kas attiecas uz dažām taktiskām detaļām, Krievija ir pievienojusi atkārtotājus standarta mobilo sakaru torņiem Baltkrievijas teritorijā. Tās būtībā ir sakaru ierīces, kas nodrošina, ka Krievijas šahedī dodas pareizajā virzienā. Tās var arī palīdzēt droniem atgūties no Ukrainas traucējumu mēģinājumiem, ja līdz tam nonāk. Lielā ziņa no vakardienas ir tāda, ka šie atkārtotāji vairs nedarbojās. Tagad, ko tas tieši nozīmē, nav skaidrs. Iespējams, ka Krievija vienkārši tos atslēdza, un tāpēc tie vairs netranslē. Iespējams arī, ka Krievija tos ir demontējusi vai pašlaik to dara. Jebkurā gadījumā īstermiņa efekts ir acīm redzams. Pēdējās dienās pierobežā nav notikuši masveida šahedu uzbrukumi. Spekulējot par to, kas noticis aizkulisēs, Baltkrievija apzinājās pieaugošos draudus no Ukrainas vidējas darbības rādījusa droniem un secināja, ka kinētiskas darbības iespējamība pret Baltkrieviju ir pārāk augsta. Interesanti ir tas, ka šķiet Lukašenko pārliecināja Putinu piekrist tam. Pirms dažām dienām vēl nebija skaidrs, vai Kremlis mēģinās ar spēku piespiest savu savienības valsts partneri piespiest Ukrainu rīkoties vai klusēt. Viena no interpretācijām šeit ir tāda, ka Krievijai vienkārši nav pietiekams ietekmes attiecībā pret Baltkrieviju, lai piespiestu īstenot sev vēlamo politiku. Iespējams arī, ka Kremlis ir nobažījies par Minskas valdības stabilitāti, un jebkāda turpmāka nestabilitāte, ko varētu izraisīt Ukrainas uzbrukumi, nebija nevienas no savienības valsts pusēm izdevīga. Noteikti būs skeptiķi, kas šaubīsies, vai Baltkrievija un Krievija ilgtermiņā plāno turpināt ievērot šīs saistības. Tā patiešām ir Baltkrievijas opozīcijas interpretācija, kas tajā pašā laikā publicēja ziņojumu, ka Lukašenko gatavojas iesaistīties karā.
Lai būtu skaidrs, tā patiešām varētu būt taisnība. Lai gan cik tas ir vērts, Kremlis noliedz, ka uz Baltkrieviju tiek izdarīts jebkāds spiediens piedalīties. Bet mums šeit jābūt uzmanīgiem, jo opozīcijai ir stimuls likt valdībai izskatīties pilnīgi nesaprātīgai, nevis tikai pārsvarā nesaprātīgai. Pats ziņojums norāda tikai to, ka Baltkrievija ir palielinājusi aizsardzības izdevumus un karavīru vervēšanu, kas nav pārsteidzoši pasākumi, ja uz robežas notiek liels karš, un Ukraina pavisam nesen parādīja, ka tā ir spēja iebrukt Kurskā. Šeit nav nekā tāda, kas būtu tūlītējs drauds, kā par to trauksmi cēla Baidena administrācija pirms iebrukuma sākuma. Tātad atkal, tas joprojām ir iespējams satraukuma iemesls, bet ziņojums nav nekas tāds, kas būtiski mainītu jūsu viedokli. Atkal pievērsīsimies atkārtotājiem. Es jau iepriekš minēju, ka pēkšņais drona uzbrukuma kritums caur to ziemeļu koridoru nebūs ilgs. Ļaujiet man paskaidrot, ko ar to domāju vispārīgi runājot. Pieņemsim, ka atkārtotāji vienkārši tiek izslēgti. Tuvākais efekts šobrīd ir tāds, ka ziemeļu uzbrukuma maršruts Krievijai ir kļuvis ievērojami grūtāk šķērsojams. Labi, ja padomājam, kā Ukrainai vajadzēja iepriekš sadalīt savas aizsardzības, mērķis ir izlīdzināt ievainojamību visās frontēs, lai Krievija neizmantotu kādu konkrētu vājumu. Tātad, ja Ukrainas aizsardzība paliek nemainīga un pēkšņi viens konkrēts ceļš kļūst grūtāks, Krievijas reakcija uz šo situāciju ir vienkārši pārorientēt savus uzbrukumus citur. Tas savukārt padara visus Ukrainas aizsardzības pasākumus ziemeļos nebūtiskus. Ne tādā nozīmē, ka tie būtu iznīcināti, bet gan tādā nozīmē, ka tie galu galā netiek izmantoti. Tāpēc daļa no šiem aizsardzības spēkiem ir jāpārvieto uz citiem uzbrukuma virzieniem, lai viss atkal izlīdzinātos. Tātad ilgtermiņa līdzsvara efekts ir tāds, ka Ukraina sajutīs atvieglojumu arī visur citur, un Kijeva sajutīs tādu pašu atvieglojumu līmeni kā šīs vietas. Tāpēc, ja tu dzīvo Kijevā, vari nedaudz atviegloti uzelpot, bet netici, ka pēkšņi viss tagad būs viegli. Kas šajā sarunā pietrūkst, gan plašsaziņas līdzekļos, gan arī man pašam līdz šim, ir tas, kā Baltkrievijas un Krievijas rīcība būs atkarīga no tā, ko Ukraina darīs tālāk. Un tas arī ir atkarīgs no tā, kāds tieši ir atkārtotāja status. Vieglākais gadījums ir tad, ja atkārtotāji ir demontēti. Tad, iespējams, Ukraina arī varēs pamanīt, ja Krievija mēģinās tos atjaunot. Ja tā, Ukraina var vairāk vai mazāk tos ignorēt, izstrādājot savu jauno aizsardzības izkārtojumu. Tikai jāatceras, ka var būt nepieciešamas ātras izmaiņas, ja izlūkošana konstatē, ka Krievija atjauno atkārtotājus. Sarežģītākais gadījums ir tad, ja Baltkrievija burtiski pārslēdz slēdzi, lai tos izslēgtu. Tad nākamreiz, kad Krievija plānos uzbrukumu, tai kopumā būs 3 iespējas. Pirmkārt, uzbrukt citur. Otrkārt, uzbrukt pa ziemeļu maršrutu bez atkārtotājiem. Un treškārt, uzbrukt pa ziemeļu maršrutu ar atkal ieslēgtiem atkārtotājiem. Trešās iespējas atturēšanas faktors ir tas, ka Krievija samaksās zināmu cenu, sadusmojot Baltkrieviju, ja tā to darīs. Tagad ir iespējams, ka Baltkrievijas saniknošana nebūtu tā vērta neatkarīgi no Ukrainas uzbrukuma resursu sadalījuma. Labāk uzbrukt pa ziemeļu maršrutu bez atkārtotājiem, ja tas ir virziens, kurā Krievija vēlas doties. Kādā gadījumā dilemma atgriežas pie standarta aizsardzības resursu sadalas problēmas. Aprēķināt, vai tas tiešām tā ir, nav vienkāršs uzdevums. Neviens no mums šajā kara miglas pusē par to nav īstas nojausmas, un esmu pārliecināts, ka šobrīd tā ir diskusiju tēma arī Ukrainas iekšienē. Savukārt, ja Krievija apsvērtu iespēju uzbrukt pa ziemeļu maršrutu, tad Ukrainai intuitīvi būtu nepieciešams turēt vairāk aizsardzības šajā reģionā, salīdzinot ar iepriekšējo gadījumu. Tomēr Ukrainai vajadzētu veltīt mazāk pūļu šim reģionam, jo dārgāk Krievijai izmaksā sadusmot Baltkrieviju. Tas ir tāpēc, ka Krievijai pārējie mērķi šķiet salīdzinoši pievilcīgāki. Tādējādi Ukrainai nepieciešams aizsargāt šīs teritorijas. Kur mēs galu galā redzēsim uzbrukumu, un vai atkārtotāji paliks klusi, būs atkarīgs no tā, vai ziemeļu reģions konkrētajā naktī būs īpaši ievainojams. Acīm redzot, šīs otrais gadījums ir sliktāks Ukrainai, jo tagad tai jāņem vērā iespēja, ka Krievija varētu izmantot spēcīgākas uzbrukuma spējas. Un tas mūs noved pie šodienas pēdējā punkta. Drāma ar atkārtotājiem vēl nav beigusies. Lai būtu skaidrs, es nerunāju tikai par to, kā Ukraina varētu pārdalīt savas aizsardzības tā, ka Krievija varētu vēlēties tās atkal ieslēgt, lai gan tas patiešām radītu papildus drāmu. Drīzāk problēma ir tā, ka Ukraina joprojām varētu neuzskatīt pašreizējo situāciju par pieņemamu, ja atkārtotāji patiešām ir tikai izslēgti, nevis iznīcināti.
Ņemiet vērā, ka Volodimīra Zelenska sākotnējais paziņojums par šo tēmu bija diezgan izvairīgs, tāpēc es pieņemu, ka šobrīd tas ir sarunu temats stratēģijas telpā. Tas pats attiecas uz izlūkdienestu cilvēkiem. Lai apsteigtu šo tēmu, padomājiet par atšķirību rezultātu kvalitātē Kijevai, kad tā zina, ka atkārtotāji ir pazuduši, salīdzinot ar situāciju, ka tai ir jāpiespiež Krieviju būt godīgai un nevienkārši tos atkal ieslēgt. Šeit ir vēl viena iespēja. Ukraina varētu liekt Krievijai iespēju vienkārši ieslēgt slēdzi, iznīcinot ar atkārtotājiem saistīto infrastruktūru. Šādas rīcības cena ir tāda, ka tas nozīmē trāpīt pa Baltkrievijas teritoriju, kas rada bažas, ka Lukašenko varētu atbildēt, vēl vairāk pastiprinot savu atbalstu Krievijai. Jūs varat redzēt, kā šāds situācijas izklāsts darbotos. Baltkrievija uzvedās saprātīgi, uzklausīja Ukrainas bažas un pārliecināja Maskavu tās atslēgt. Tomēr Kijeva nolēma uzbrukt tik un tā, un ņemiet vērā, ka triecieni tika veikti pa Baltkrievijas mobilo sakartorņiem, kurus iespējams izmantoja arī kā civilās infrastruktūras objektus. Tātad, neskatoties uz Minskas vislabākajiem centieniem palikt ārpus kara, Kijeva nav atstājusi kaimiņam citu alternatīvu. Protams, tas ir tikai viens virziens, kurā tas var attīstīties. Tikai pirms dažām dienām mēs apspriedām iespēju, ka Lukašenko ir daudz vairāk noraizējies par situāciju un nevēlētos atbildēt, ja Ukraina ierobežotu savus triecienus tikai pret militāriem mērķiem. Jūs atcerēsieties, ka Zelenskis arī bija draudējis uzbrukt Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, taču šķiet, ka pagaidām no šīs idejas esam atkāpušies. Ja tas tā ir, tad spiediena kampaņa ir mainījusies tikai nedaudz, salīdzinot ar to, kur bijām pagājušajā nedēļā. Ukraina visticamāk izteiks vēl vienu draudu Baltkrievijai, atkārtojot, ka atkārtotāji ir jānoņem, nevis vienkārši jāizslēdz. Tad Baltkrievijai būs jāpieņem liktenīgs lēmums. Vienīgā atšķirība ir tā, ka tagad mēs zinām, ka Lukašenko bija gatavs piedāvāt pašreizējo situāciju kā kompromisu. Ja tas vēl nebija pilnīgi skaidrs, tad visa šī kara situācija ir haoss un neizskatās, ka tuvākajā laikā kaut kas uzlabosies. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Baltkrievija piekāpās, atslēdzot retranslācijas stacijas, kas vada Krievijas dronus. Kijevas iedzīvotāji uzreiz sajūta atvieglojumu no dronu uzbrukumiem, lai gan ilgtermiņā tas nozīmēs mazāku atvieglojumu tieši Kijevai, bet ieguvumus visiem reģioniem, kas varētu nonākt uzbrukuma apdraudējumā. Vai Baltkrievija un Krievija ievēros klusējošo vienošanos, būs atkarīgs no tā, kā tieši Ukraina pārkārtos savas aizsardzības spējas. Un tas arī ir sarežģīts aprēķins pašai Ukrainai. Tomēr pastāv arī alternatīva. Ukraina jebkurā gadījumā uzbrūk atkārtotājiem. Taču vai tas notiks, būs atkarīgs no vēl vienas sarunu kārtas. Tikmēr atkarīgs no vēl vienas sarunu kārtas. Izklausās pēc kaut kā tāda, kas varētu parādīties katrā nodaļā, kādā no šīm divām izcilajām grāmatām par kara sākumu. Papildu informāciju par tām meklējiet video aprakstā. Ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu. Un tiksimies rīt. Uz redzēšanos!